Hokeja klubs Prizma uzņem hokeja komandu Pantēra, bet tieši šī Pantēras arī tikās. Un tev tikmēr moments, Bormanis nesanāk Koitmā viņam pārspēt. Tālāk tur jau ieilgs cīņa aiz vārtiem, bet redzam arī, ka Prizma diezgan ātri tiek pie savas izdevības pirmā šodienas spēlē atklāt rezultātu. Pantēras Fursa. Vēl 40 sekundes atlikušas līdz spēlē vienādos sastāvos. Novikovs šai no zilās līnijas un Jānis Sidašs lieliski šoreiz noreaģē. Labs metiens, tur arī pietiekami labs darbs tika paveicis vārtu priekšā no Pantēras spēlētāja, bet Jānis Sidašs jāuzteic. Tālāk kļūda un te jau Edijs Brahmanis. Tālāk dabū Ripa līdz ezītīm un bumba Ripa, pareizāk sakot, atvainojot, vārtos nenonāk. Tādu piespēlu partneru virzienā izdarīja un šeit Novikovs labi ar korpusu nospēlē, visu noteikumu robežās. Tālāk Puzakovs, labs caurgājiens, Puzakovam atstāja viņš Ripa Fursam un atkal Jānis Sidašs. Daudz darba viņam pēdējās minūtēs. Grūti tieši līdz tādai noslēdzošai fāzei tikt savos uzbrukumos komandām līdz metieniem. Varbūt tagad Ciprus ātrumā ieslujot zonā met pa vārtiem, bet no ļoti sāsinātas pozīcijas. Apfelbaums un vārtu stāps. Nekādīgi Ripa neiet vārtos šodien Prizmai. Brahmanis šoreiz tā smalki centās nogādāt Ripa Bīriņam. Reko otrais spēku paņēmiens jau var gan nesekmīgs un Puzakovs uz tālo malu Ripa vārtos atkal nenonāk. Jā, kaut kādā ziņā gribētos teikt, ka mistiski. Kīks. Atpakaļ Fursam, ātra Ripas kustība šoreiz Pantērām un Sidašs šoreiz atver. Šoreiz sanāk diezgan sāpīgi, bet Kastrautiņš piespēlē Ciprusam un atkal nav vārds. Šoreiz atkal Koitmā. Vārdsargi tiešām jau pirmo divu periodu garumā var teikt, ka kļūst par spēles vērtīgākiem spēlētājiem. Diezgan ātri arī patika atņemta. Tagad Novikovs bīstams uzbrukums šeit Pantērām un kas par kombināciju Ripa ir vārtos. Fantastiski izspēlē šo pretuzbrukumu Pantērs un beidzot pēc tā kā gandrīz jau 40 minūtes, jeb divu periodu ir nospēlēti tikai tagad. Šeit Pantērs var tikt arī līdz momentam. Rasmus Kīks laužās uz vārtiem. Strautiņš aiz vārtiem jau ilgstoši saspēle. Brahmanis šai pa vārtiem. Atlec Ripa pie Bērziņa un tālāk rikošets. Un tur gan drīz jau līdz Strautiņam Ripa nonāca. Mums ir tagad arī vietu Strautiņam skaidriskajā vairākumā. Redzam Eriks Miļons. Tieši Strautiņam piespēle ir un Ripa ir vārtos. Emīls Ezītis. Tieši brīdī, kad devās ārā laukumā 4. Pantēras spēlētājs beidzot uzlauž Henriku Villi Koitmā. Tā pati vairākuma brigāda arī paliek, vairs nebūs nomināli pirmajam vairākuma izpildītājiem iespēja būt. Tagad Paulovs pret Ansio. Ansio tur arī redzējām diezgan labu pauzi ieturēm, tad uzmet pa vārtiem un te, kas notiek. Un Ripa ir vārtos, cik muļķīgs vārtu guvums šoreiz. Tiek pieļauts, kāpēc Sidašs nenofiksēja Ripu. Skaidrs, ka mazākumā Pantēras izvirzās vadībā vēl vienreiz šodienas spēlē, un Ansio ir vārta autors. Tik tagad neaizspēlējis, un tā arī nepaliek savā laukuma pusē Pantēras. Galā neredzam arī, ka sastāvs nomainīts, un tagad lieliska izdevība, metiens un garām. Kā Ripa nenonāk vārtos. Šobrīd Bīriņš. Līdz vārtu priekšai piespēle nenonāk. Bīstams uzbrukums tagad veidojās un Ripa ir vārtos. Kristaps Millers. Lielisks raidījums vārtu devītniekā un atkal izlīdzinājumu panāk Prizma. 2-2. Tur jau iepriekš vairākas labas epizodes bija radušās Prizmai, lai rezultātu izlīdzinātu. Arī uz riska robežas cīnās hokeisti par Ripu. Puzakovs. Stūrī. Fursa. Izlaužās tur no stūra Fursa un te kas par izdevību un Ripa ir vārtos vēl, jā. Precīzs metiens Pantēru aizsargam. Un atkal viss apgriežas otrādi. Atkal Pantērs izvirzās vadībā. Kas par trešo trešdaļu mums šodienas spēlē? Kīks ir viņš atpakaļ pēc šīs sadursmes. Atcerēsimies, ka bija viņam tur diezgan nepatīkama sadursme un te izskatās, ka Pantēras nodrošina uzvaru. Izcils pretuzbrukums. Un arī pa 4. reizi nonāk Jāņa Sidaša vārtos.
Lielisks tiešām spēles noslēdzošais nogriezis Pantērām un te pretuzbrukums, kurš konvertēs gūtos vārtos. Ansio, otrais precīzais metiens viņam šodienas spēlē. Ļoti skatāmā spēlē. Šodien Igaunijas komanda uzvar, līdz ar to arī nostiprinās turnīra tabulas pirmajā vietā.